Un tad es došu vārdu Igoram Maškovam, ergoterapeitam no Rakus rehabilitācijas klīnikas ar prezentāciju politraumas pacienta rehabilitācija akūtajā periodā klīniskais gadījums. And everybody who is watching us online, I'll remind you that you can select your language under the icon Earth and enjoy this wonderful presentation. Un vārds Igoram. Labdien visiem! Mani sauc Igors Maškovs, esmu ergoterapeits Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīcā. Turpināšu doktoras tēmu par akūto rehabilitāciju. Prezentēšu divus kliniskos gadījumus, analizējot ergoterapeitu pielietoto taktiku un terapijas metodas pacientu ar kārlielākām traumām rehabilitācijā. Tad sāksim ar pirmo klinisko gadījumu. Pacients 43 gadi, 21. novembrī 24. gadā iestājas ar labāk cisku skalu diafies distālas trešdaļas multifragmentāru lūzumu konsolidācijas fāzē, labā ceļa locīdevas ekstēzijas kontraktūra un labas plaukstas amputācija apakšdelmā distālas trešdaļas līmenī. Pirmreizējā novērtēšanā apskats brīdi amputācijas stumbrs ir sadzījis, klāts ar retaudiem, pacients norāda fantomu sāpes pirkstos, rokas kustība apjoms nav ierobežots, stacionārā pārvietojas ar minimālu asistēšanu ar pārvietošanās galdu, muskuļu spēks augšējās ekstremitātes 4-5 bāles. Kopā ar ārstējošo ārstu tika pieņemts lēmums uzsākt protēzes saņemšanas procesu. Pacients tiek apmācīts pareizi saitēt roku un spēj patstāvīgi saitēt amputēto stumbru. Iesniedz dokumentus Vaivaru tehnisko palīdzību centrām, lai saņemtu labās rokas individuāli izgatavojumu transradiālu zemelkoņa protēzi un, protams, procesa laikā notika aktīva komunikācija arī ar tehniskiem ortopēdiem, lai arī informētu pacientu par protēzes izskatu un funkcionalitāti. Tā izskatās labās rokas transradiāla mehāniskā vilksmas tipa protēze. Protams, ortopēdam šo stāstu droši vien nevajag, bet īsumā atgādināšu, kā darbojas šīs mehānisms. Tā darbojas izmantojot ķermeni kustību rādītu vilkmes mehānismu, tad kustība no pleca joslas caur troses sistēmu tiek pārnest uz protēzēs satverēju mehānismu, nodrošinās atverienu, atvēršanu un aizvēršanu. Tad atverot satverienu, pacients veic pleca joslas kustību, radot vilkmi troses sistēmā un pēc tam atslabinot vilkmes satverēju mehānismus aizvērās un ļauj satvert priekšmetu. Šeit var redzēt pirmais minūtēs pēc tās saņemšanās. Turpmākajā procesā lielāka uzmanība tika pievērsta kustību precizitātes trenēšanai, jo pacients nejūt satverienu spēku, tāpēc tika trenēta mazu un trauslu priekšmetu satvēršana, attīstot spēju vizuāli kontrolēt satverienu spēku. Pincēts satveriens pats par sevi nav stiprs, taču satverot priekšmetu ar pirkstu vidējām falangām, protēze spēja izturēt slodzi līdz 20 kg. Pats pacients pirmais lietošanas dienas nesaprata, kā ar protēzi veikt aktivitātes bilaterāli, jo jau bija iemācījies un pielāgojies darbam ar vienu roku. Tomēr laika gaitā, palielinoties aktivitātei, pacients sāka protēzi izmantot arvien biežāk. Sākumā, kamēr roka pierāda pie protēzes, tika novērots īslaicīgas sāpes, kā arī neliels pietukums, tāpēc pēc protēzes noņemšanās pirms tās atkārtotas uzlikšanas bija nepieciešams uz dažām minūtēm saitēt roku līdz noformējas amputētas ekstremitātes forma. Un tad uz 25. februārī pacients ar modificētu neatkarību spēja veikt ģērbšanas aktivitāti, aiztaisīt rāvēju slēdzēju, pārvietoties ar pārvietošanās galdu un atvērt ūdens pudeli ar abām rokām. Šeit varat redzēt pirmos soļus ar padušu atbalstu kruķiem. Līdz 26. februārim pacients pārvietojas vai no riteņkrēslā vai ar pārvietošanās galdu, jo nebija atļauta pilna slodze uz kāju, un tik līdz ārstējošais ārsts atļauja pilnu slodzi, tika uzsākta staigāšanas apmācībā ar kruķiem. Un kādi ir sasniegtie rezultāti? Pacients ir apguvis šūšanas prasmes, spēj šūt drēbes, izmantojot abas rokas, kā arī veikt dažādus sīkus ikdienas darbus.
Pacienta funkcionālais līmenis modificēt neatkarīgs pielietojot palīgu līdzekļus, staigā ar padušu atbalstu kruķiem, tā skaitā pat trepēm, un modificēt neatkarīgi veids ikdienas aktivitātes. Mūsu izvirzītie mērķi ir sasniegti, kas bija, ka pacients spēs veikt ģērbšanās, ēšanās, kopšanās un mazgāšanās aktivitātes un pārvietoties staigājot ar padušu atbalstu kruķiem. Ejam pie nākamā kliniskā gadījumā, lai padziļinātu un vispusīgi izvērtētu to pacienta funkcionālo stāvokli. Pārskatīsim katru ārstēšanās posmu, veiktas ķirurģiskas iejaukšanās, kā arī to ietekmi uz pacienta funkcionālo atvesļošanos. Tad sāksim ar pirmo ārstēšanas posmu. Pacients 43 gadi iestājās ar stāvokli pēc sprādziena traumas, ar taktiska žņauga uzlikšanu kreisajās padusēs līmenī, kreisā plexus brachiāls bojājumu, labā apakšdēlmā abu kaulu diafizāriem lūzumiem un labās plaukstas ragāts brūces ar multiplām 2., 3., 4. pirkstu amputācijām metakarpālo locītavu līmenī. Uzreiz pēc iestāšanās pacientam tika veikts rentgens, kur konstatēja labā rādio un ulnas diafīzes distālas trešdaļu šķembainu lūzumu ar sakotēm konsolidācijas pazīmēm, un tad tika veikta ķirurģiskā ārstēšanā, tad labā apakšdēlmas pieķikaula un labā elkoņa kaula osteosintēzes. Un uzreiz pēc operācijām uzsāktas ergoterapijas nodarbības, kas ir pirmreizējs novērtējums. Kreisā roka plecu apjoma hipoestēzijā, neiropatiskas sāpes līdz 8 bālēm, kreisā roka dziļa pareizi, nav nekādu aktīvu kustību, kā arī kreisā rokas pasticitāte pirkstu un elkoņa ekstenzoros. No pleca apvidu struktūrām tad pacientam kreisas puses C8 un T1 nervu saknītes pilnsatraums, C5, 6, 7 nervu saknītes augšējām vidējo traktu izteikta neiropātija un kreisas pleca locītavas rotatoru manžeti veidojoša muskuļu posttraumatisks bojājums, kas diferencējams no atrofijas saistībā ar plexus brachiālas bojājumu. Kreisā rokā, kā jau minēju, nav nekādu aktīvu kustību un pilna pareizē. Labā roka 2., 3. un 4. pirkstu amputācija, 5. pirksta deformācija proksimālajā locītavā, un tad pacients spēja daļai veikt īkšķu opozīciju. Pacienta neatkarīgs ķermeņa stāvokļa saglabāšanā ar labu roku spēja daļai veikt īkšķu opozīciju, modificēt neatkarīgi pārģērbjās, modificēt neatkarīgi ēt, turot karoti ar 2 pirkstiem un nepieciešama mērena asistēšana veicot higienas aktivitātes. Ņemot vērā, ka rehabilitācijā notiek akūts aprūpes slimnīca un tas raksturs ir akūts, terapijas mērķu izvirzīšana primāri notiek cieši sadarbībā ar ārstējošiem ārstiem un šī pacienta gadījumā ar mikroķirurgiem. Šajā posmā pacienta aktīva līdzdalība mērķu formulēšanā bieži ir ierobežota gan veselības stāvokļa, gan situācijas neatliekamības dēļ. Terapija vērsta uz ikdienas aktivitāšu veikšanas pielāgošanu un adaptāciju, jo pacienta kustības augšējās ekstremitātes ir ierobežotas, saglabāt funkcija tikai 2 pirkstos, tika pielāgot higienas priekšmeti, lai pacients to spētu pastāvīgi satvert un izmantot. Tāpat tika apgūta pleca atbalsta somas uzvilkšanas tehnika, trenējot vienas rokas secību un kreisā rokas pasticitātes mazināšanā. Un tad 25. oktobrī mikroķirurgs iesniedza nosūtījumu turpmākajām ergoterapijas nodarbībām ambulatorajā kārtā līdz nākamajai ķirurģiskajai iejaukšanās reizei. Ambulatorajā posmā galvenais uzsvars tika likts uz kontraktūru profilaksi, gan labajā, gan kreisajā augšējā ekstremitāte. Paralēli tika strādāts pie spasticitātes mazināšanas un retaudu mobilizācijas ar mērķi uzlabot mīksto audu elastību un sagatavot pacientu nākamajai ķirurģiskajai iejaukšanai. Šāda pieeja ievērojami atvieglo mikroķirurgu darbu, nodrošinot labākus operācijas priekšnoteikumus un potenciāli uzlabojot arī pēcoperācijas iznākumus. Tad nākamajā ārstēšanas posmā pacients atkārtot stacionēts un tika veikta kreisās plaukstas 3., 4., 5. pirkstu transplantācija, pārnesot tos uz labās plaukstas 2., 3., 4. pirkstu metakarpālo locītavu vietām.
ar mērķi nodrošināt anatomisko repozīciju un funkcijas atjaunošanu. Jau pirms operācijas mūsu mērķis bija kreisās rokas pirkstu funkcijas saglabāšanā, tiks strādāts pie kontraktūra profilakses un pasīva kustību apjoma uzlabošanas, lai nodrošinātu locītavu kustīgumu. Un tas bija būtiski, lai mikroķirurģiem nodrošinātu iespēju veiksmīgi pārstādīt pirkstus ar pēc iespējas labāko funkcionālu potenciālu. Ja? Tad pirmā bildē jūs varat redzēt īkšķis, 5. pirksts, 4., 3. un atkal 5. Kāds ir novērtējums, tad kreisā roka joprojām nav saglabāts nekādas aktīvas kustības. Ar labo roku spēju ar pārstādītiem pirkstiem aktīvi veikt labas rokas pirkstu fleksiju un ekstensiju no stāvokļa ar pretestību, un pasīvais kustību apjoms pārstādītos pirkstos nav ierobežots. Pēc veiktas operācijas, kuras laikā pacientam tika pārstādīti pirksti, labai rokai tika atjaunota pilna pirkstu komplektācija. Rehabilitācijas process turpinājās, saglabājot iepriekšēju uzsvaru uz kontraktūru profilaksi, papildus tām terapijas mērķi tika paplašināti, iekļaut muskuļu spēku uzlabošanu, aktīvu kustību apjomu palielināšanu un funkcionālā satvariena veidošanu. Un šie aspekti bija īpaši nozīmīgi, lai atjaunotu rokas funkcionālo kapacitāti un maksimāli tuvinātu to ikdienas aktivitātēm nepieciešamajam līmenim. Lai veicinātu kustību attīstību, nodarbību laika tika noņemta ģipša longete. Pēc katras nodarbības tika veikta atkārtota pārsiešana, nodrošinot operētas rokas stabilitātu un aizsardzību. Un šeit var redzēt pirmās nozīmīgas aktīvas kustības ar labo roku pēc operācijas. Pacients spēja veikt pirkstu fleksiju ar pretestību, kā arī satvert un noturēt ģipša longeti. Kad ir rezultāti pēc 3 mēnešiem, tad parādījusies jūšana starp 3. un 4. pirksta proximālajām falangām. Pacients spēja veikt cilindrisko satverienu un noturēt priekšmetus. 2., 3. un 4. pirksta pasīvas kustība apjoms nav ierobežots, un tā izskatās jau pacienta roka pēc pirkstu pārstādīšanas ir sadzījusi, visas šūves ir noņemtas un brūču dzīšana ir noslēgusies. Rehabilitācijas procesā tika pielietots vairākas ergoterapijas metodas, tostarp ikdienas aktivitāšu trenēšana un adaptācija, roku funkciju uzlabošana, kā arī retaudu mobilizācija. Ikdienas aktivitāšu treniņi tika pielāgoti pacienta funkcionālajiem līmenim ar mērķi veicināt neatkarību pašaprūpē un citās ikdienas darbībās. Un šeit redzams, kā pacients spēj satvērt dažādus priekšmetus, lai gan funkcionāli aktīvākie ir 1. un 5. pirksti, arī pārējie pirksti piedalās satverienu veidošanā, nodrošinot roku stabilitāti un atbalstu funkcionālajām kustībām. Tad rezultātu chronoloģija ir tāda, ka no sākuma pacients spēja veikt fleksiju ar labās rokas pirkstiem, pēc tam parādās aktīva ekstenzija un aktīvi veids labas rokas pirkstu fleksiju un ekstenziju no stāvokļa ar pretestības. Un kā pēdējais, kā parādās jūšana starp proximālajām falangām. Un šīs vēl nebija pēdējais ķirurgu pārsteigums rehabilitācijas komandai. 3. ārstēšanas posmā tika veikta funkcionālas rekonstrukcijas operācija, interkostālo nervu transpozīcija uz kreisās rokas tricepsa nerviem, veicot funkcionālu atjaunošanu, izmantojot interkostālos nervus triceps brachija motoras funkcijas atgūšanai. Tad nervu rekonstrukcija nodrošināja jaunu inervācijas avotu, parvirzot diafragmālu nervu funkciju uz mērķa muskuli. Un tad pēcoperācijas periodā sagaidāms, ka pacients spēs veikt elkoņa ekstenzijas kustību, tad roku izteiksnošanu, korelēt to ar ielpu. Mūsu taktika laika perioda no 25. gada aprīļa līdz 25. gada jūlijām bija vērsta uz kreisās rokas funkcionalitātes atjaunošanu, īpašu uzmanību pievēršot elkoņa ekstenzijai, tika veikta transkutāna elektroneiru stimulācija kreisās puses muskulas triceps brachii, lai
veicinātu muskuļa aktivizēšanu un potenciālas inervācijas atjaunošanos un stimulēt neiroplastiskus procesus. Elpošanas un kustību sinhronizācija, kas palīdzēja nostiprināt elkoņā ekstenzijas kustību koordināciju, kontraktūru profilakse, muskuļu spēku uzlabošana, aktīva kustību apjoma uzlabošana, satverienu trenēšana un retaudu mobilizācija, lai samazinātu retaudu blīvumu un sauguma risku. Jā, tad uz 19. māju tika novērota jau minimālā kreisās rokas elkoņa ekstenzijas parādīšanās, lai gan galveno kustību izpildē dominē krūšu muskulis un trapecveida muskulis, konstatējama arī neliela tricepsa muskuļa kontrakcija, kas norāda uz pozitīvu tendenci rehabilitācijas procesā. Pēc operācijas galvenajā ergoterapijas mērķi kreisā roka bija veicināt perifēru nervu reinervāciju un tricepsa muskuļa funkcionālo atjaunošanos, lai atgūtu elkoņa iztaisnošanas kustību, un labajā rokā uzlabot muskuļu spēku un kustību koordināciju, kā arī turpināt funkcionālu pielāgošanu ikdienas aktivitātēm. Un tad pacienta funkcionālās līmenis uz to brīdi ar labo roku veic cilindrisko satverienu un spēja noturēt priekšmets, kas liecina par praktiski lietojumu satverienu funkciju, spēja lietot mobilo telefonu, turēt un vadīt pieskarienu funkcijas, spēja veikt pašaprūpes aktivitātes, to starp uzvilkt un novilkt ekreklu, jaku, bikses, uzvilkt un nesāt plecā atbalsta somu, un spēja aktīvi veikt pirkstu fleksiju un ekstenziju no stāvokļa ar pretestību. Kā arī ar pārstādītiem pirkstiem, pirkstu satverienu spēks labo roku ir 4 kg. Jā, šeit var redzēt terapijas norisi un labas rokas funkcijas uzlabojumus. Pacients pietiekami spēcīgi var satvert priekšmetus ar labo roku un veiksmīgi strādā ar terapijas mīklu. Un, šajā prezentācijā vairāk fokusējas uz rehabilitācijas posmu, kurā pats bija tieši iesaistīts. Pēc mūsu rehabilitācijas posma noslēguma pacientam tika veiktas papildu ķirurģiskas iejaukšanās, piemēram, muskulas grāces transplantācija no labas kājas uz kreisas biceps pozīciju, un šobrīd viņš turpina ārstēšanos citā ārstniecības iestādē, līdz ar to man nav objektīvu datu par turpmāko funkcionālo dinamiku, un pašlaik pacientam tiek nodrošināta turpmāka rehabilitācija, process ir dinamisks un tiek pielāgots ņemot vērā pacienta progresu un klīniskas izmaiņas, un nākamās ķirurģiskas iejaukšanās tiks plānotas ņemot vērā pacientā funkcionālā stāvokļa attīstību, un mērķi var mainīties atkarībā no triceps, biceps, muskuļu aktivācijas un spēka pakāpes uzlabošanas, spējas veikt mērķtiecīgas kustības neatkarīgi no elpošanas fāzēm un, protams, pacienta kopējas neiroloģiskas funkcijas un adaptācijas pakāpes. Un noslēgumu gribu pateikt, ka strādājot ar šāda tipa pacientiem akūtajā posmā, terapijas mērķis ir ne tikai nodrošināt maksimāli iespējamo funkcionālo atjaunošanu, bet arī pielāgot katru nākamo ārstēšanas posmu, balstoties uz reāli sasniegtiem rezultātiem un pacienta individuālajām iespējām. Paldies par uzmanību. Paldies ergoterapeitam no Rakus Igoram Maškovam.